Čau! Tā, iepriekšējā pamācībā es parādīju, kādā veidā pieslēgt šādu veidu linkus, uztaisīt šādu veidu linkus un smukāks viņus padarīt, ja? Tā, tālāk, ko mēs darīsim? Tālāk mēs darīsim tā, kad jūs pamanījuši, kad zinat mājaslapā, kad uzspiešu uz par mani un tad parādās cits teksts un vēl kaut kas, ja? Tad es parādīšu, kā to dara tīri tikai HTML. Bet tā, kā zinat, tikai HTML, nevis kaut kādu citu, tāpēc tā, uztaisīšu šeit BR, lai būtu tāda kāpe, varbūt pat vēl vienu BR. Tā, piemēram, ko mēs varam, šeit vienalga, piemēram, paņemsim kaut kādu tekstu no Delphi, ja? Pilnīgi tagad es vienalga, ko ielikšu kaut kādu tekstu, lai būtu. Vienkārši visu pārkopēsim. Tā, indeks. Šeit mēs iemetīsim vienkārši. Tūlīt sataisīšu tā, lai būtu jēdzīgi izskatās. Tad viņš aizies. Jā. Tā nesmuki izstāst, tūlīt sataisīsim tā, lai smuki būtu tā kā šeit. Ar bēru palīdzību. Ja? Tūlīt būtu jābūt. Jā, tagad jau ir smuki. Ja? Ok. Tas ir, redziet, var redzēt, piemēram, index.html. Ja? Tas jau es esmu ieliču šeit index.html, lai atgriežas uzspies sākumu un atgriežas sākumu lapu. Tālāk. Kā tālāk jādara? Paņem save as. Tā, un šitien vienkārši piemēram, uztaisīs no sākuma šeit. Piemēram, sauksies par .html. Ja. Un pēc tam nebūtu jāatver vaļā. Un tad tā arī saglabājam par. Un viņš jau šeit jau ne. Nesaglabājās tā kā vajag tūlītās, tad to izlabosim. Sēvās, kāpēc nesaglabājās tikai tāpēc, ka tur jāpieliek .html. Tagad būs normāli, viss, jā, redzēt, viss kārtībā. Viss ir okidoki, atveram ar šeit jau man ir. Un, lai redzētu atšķirību. Piemēram, šito tekstu izdzēšanu. Šeit ieliksim citu tekstu. Uzspiedīsim to pašu. Ieliksim citu tekstu. Jau. Pēst. BR. Ātrāk tas visu ietu. Ctrl-C. Ctrl-V. Ctrl-V. Saglabājam. Spējam šeit. Jā, šeit parāda. Un šeit tā, redzēt. Viss par .html. Viss gatavs, jums ir divas izveidotas sadaļas. Nu, pēc tam nākamajās pamācībās jau es jums rādīšu, kā šīs sadaļas ievies jau stilu, dizainu,
un visu pārējo. Paldies, ka skatījāties! Apmeklējiet manu saitu!